Kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bitīts nav jau liels, bet jānobučā. Jau bija viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas ir handbols, ka mēs ar ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Man Mišam Svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Volejbola podcasts met augšā ir atpakaļ. Nezinu, kur epizode, bet otrā epizode kopš atgriešanās. 19. Paldies, Kristof. Otrā epizode otrajā sezonā. Tieši tā. Nu, ko esam atpakaļ, daudz kas noticis, un, jā, Kristof, došu vārdu tev iezīmē, par ko runāsim šodien. Tieši tā, kā iepriekšējā epizodē iezīmēm, tad Lūši debitēja Eiropā. Ja atcīmies, tad iepriekšējā epizode bija tieši diena pirms šīs vēsturiskās spēles, kad Latvijas volejbola komanda atgriežas uz Eiropas skatuves. Tā kā, jā, Lūži debitēja. Tā teikt, tā kā divējādi sajūtas par to debiju, it kā poši, ka bija, kad kaut kas tās notika. Te pašā laikā tā pirmā spēle mājās varbūt neizdevās tik labi, kad nospēlēja kā gribējās. Lai arī izdevās vinēt to vienu setu, tad tomēr pārējie seti bija tā tiešām bez orientiem. Un, lai arī tā komanda no Šveices, tie bija čempioni, bet nebija tā, ka nevarētu teikt, ka viņi bija kaut kādi ultra spēcīgie. Varētu varbūt pat līmeņa ziņā salīdzināt viņus ar Tartu, bet kā tev liekas, un kā tā debija? Man liekas, pirmajā spēlē varbūt viņi bišķi pārdeg, bet, grūti teikt, jo viņi otrā seta uzvarēja, viņi otrā seta labi nospēlēja. Un pēc tam trešais sets jau pilnīgi apmērcē iesākās, man liekas, 0-8, 0-7, kaut kas galīgi traki. Tā, ka reāli, protams, tu spēlē līdz kā zemum 25, bet tu reāli saproti, ka tu setas zaudēs jau un 4. neatguvās, un pēc spēle izbraukumā, ja godīgi, nebija slikti. Nebija slikti tiešām, jā. Jo, man liekas, tajā brīdī viņi tā kā bišķiņ jau tā kā apradē ar to komandu, un arī to kad vispār to spēlēšanu. Un tā kā, principā tā komanda varētu teikt līmeņa ziņā ir kā varētu Tartu salīdzināt. Varbūt pat Tartu ir spēcīgāk, bet, var salīdzināt. Kā kuram jāvarbūt liekas, bet jā, un tad jau izbraukumā jau daudz saturīgāk tā spēle, un tiešām, principā, visi seti bija ļoti tuvu. Principā zaudējām ar 2-3 punktu starpību, un varbūt bišķiņ tā skāba sevi tas, ka tieši otrajā spēlē tieši galotnēs tās muļķīgās kļūdas, kas liedz pacīnīties par to uzvaru. Stieģelim bija pirmajā setā, jā. Principā varētu teikt tāds muļķīgs kļūdas dubultā piespēle, un tad uzkāp uz līnijas, un tāds tā kā, kur divas uzreiz atdeva punktus pretiniekam un tieši galotnē, un tā kā, jā, un tad jau, kad bija tie divi pirmie seti vinēti, jau trešajā setā jau Šveices komanda uzspēlē ar otro sastāvu, saprata, ka nebūs, un tā beigās jau uzlaida pirmo sastāvu un pabeidz darbiņu līdz galam. Tā kā... Bet, Stieģeli nevaram īsti. Stieģeli īsti nevaram vainot. Atgriezīsimies pie tā, ko viņš noplosījās, bet to vēlāk, jā. Nē, protams, vienkārši. Likās tā, ka tieši beigās tas kļūdas, un tā kā višķiņi rokas nolaidās, varbūt, kad tieši tāda veida kļūdas tās bija, un ko vēl pieminēt, tad tas Šveices komandai cēlājs, kas bija, ko daudz arī slavē, kurš tiešām labi līmeņa cēlājs, spēlēs arī iepriekš pluslīgā un tā, tad bijis arī iepriekš Baltijā, un spēlēs tieši Šārmā komandā, tā kā mēs un spēlētājiem bija diezgan pazīstams mūsu tieši ar mūsu tieši grādos, komandu. Un, tā kā, jā, bija iepriekš jau manīts šeit, jā. Tā kā, jā, kopumā varētu teikt, zolīta debija, un turpmāk jau novembrī, laikam, te būs spēles ceļu izaicinājuma kausā, kas ir pēc spēka trešais. Ceļu kausā. Ceļu kausā? Jā. Ok. Ceļu kausā, kurš ir pēc spēka trešais, ja? Tas ir Otrais. Otrais. Jā. Tā kā, jā, tur jau mēs tā kā izlaidīsim pirmo kārtu, jo nākam kā Champions League, un tur jau gan mēs būsim kā nosacīt favorītu komandu. Un tad tur būs otrā spēle, būs tieši mājās ar Grieķijas komandu, kas nāks pretī šajā ceļu kausā. Kā arī minēja, manuprāt, Superkausā Mārs Trušals, man liekas arī Mārts Soburmans, kad kā
septembrī komanda vēl nav tik gatava, ka uz novembri jau vajadzētu būt daudz labāk. Kas arī saprotams, komanda vēl nav varbūt saspēlējusies, ņemot vērā, ka bija šis 20 Eiropas čempionāts. Un tad varbūt, ka tagad sāks parādīt savu īsto spēli, kad Džeki saspēlēsies un būs labāks rezultāts. Un, ja atceramies vēl pagājušo gadu, tad, principā, līdz pat Latvijas kausam Lūša nerādīja to labāko spēli. Un tieši pēc tam uzņēma apgrieziens, tā kā iespējams, varbūt tas kaut kāds tā kā Lūša komandas tāds, varbūt raksturība, ka tieši varbūt tā pirmā sezonas daļa nav tik laba, bet tieši pēc tam uz svarīgākiem mačiem un tieši Latvijas kausu, tajā brīdī viņi pārslēdzās un ieiet jau nākamajā robā. Bet, ja tālāk ķeramies, tad jau Eiropas līgas lēnām ieskainās. Un šajā gadā esam nolēmuši, kad samazāsim šo sadaļu līdz pat 3 līgām, kur runāsim par Itālijas superlīgu un Polijas pluslīgu, kā arī mūsu pašmāju Baltijas līgu, jo tā kā varbūt šīs te būtu tādas 3 nozīmīgākās līgas tieši varbūt tādam latviešu skatītājiem. Un tad pluslīga jau kādu laiciņu jau notika. Tur jau tiešām 4 spēles, man liekas, jau ir katra komanda aizvadījusi. Jā, un 4 varbūt 5, jā. Un šobrīd līderi ir Edvins Krūder bijusi komanda Iestruzevski, kas tieši līderu duelī uzvarēja Varšavu, kas līdz tam brīdim bija kā pirmā vieta. Un šobrīd viņi it kā abām komandām vienāds punktu skaits 12, bet Iestruzevski vēl spēle, tā kā viņš šobrīd tur ir līderi. Un varbūt, ko vēl pieminēt, tad varbūt skaļākais transfers, kas bija šajā vasarā, Leons. Šobrīd, varētu teikt, diezgan labi ir iesācis. Bez zaudējumiem. Aizdīs 2 spēles. 3. 2 spēles bez zaudējumiem un 26 punkti. Tā kā... Tu pa Leonu individuāli tieši. Jā. Nu, komanda arī. Pašai komandai arī 3 spēles, 3 uzvaras. Tā kā... Jā. Šobrīd nāk 3 komandas, Ļubļina, Belhatova un Iestrberski bez zaudējumiem, un, diemžēl, bez uzvarām ir Barkom. Nu jā, Barkom tā viņš skābāk iet, bet arī iespējams, varbūt ieskaities sezonas gaitā. Un arī šajā nedēļā gaidāms vairākas interesantas spēles, kas būs tātad Zavietis pret to pašu projektu Varšavu, arī 2 ļoti spēcīgas komandas, kā arī, protams, Ļubļina ar Rešovu un vēl Ļubļina. Nu, es teiktu, vispār visas Ļubļinas spēles šogad būtu ļoti interesants, jo vispār kā Leons tur darbojās un kā viņš iedzīvojies, tā kā tas noteikti kaut kas, kam var paskot līdzi. Mēs plānojam braukt arī klātienē uz kādu spēli. Jā, varbūt. Un vispār Polijas līga. Ko gribēji teikt? Šogad vispār interesanti, kad 3 komandas krīt ārā no plus līgas. Jā. Parasti 2, jā? Parasti bija, man liekas, ka 1 vai 2. 1, jā, parasti bija. Tas nozīmē, ka īstenībā jāpalasa, varbūt, ka viņi plāno samazināt komandu skaitu. Jo es ļoti šaubos, ka 3 komandas nāks augšā. Tas nozīmē, ka visticamāk nāks 1 un tad pāries uz 14 komandu turnīru. Jā. Bet vispār kopumā, ja runā pa Polijas līgu, tad es domāju, tā varētu būt, varbūt varētu diskutēt par to, vai tā ir pirmā labākā līga iespējams, bet es domāju, interesantu ziņā noteikti tā būs visinteresantākā, jo tiešām ir reāls 8 komandas, kas cīnās par to play-off vietu. Un pat tāda komanda kā Zāks, šobrīd pat atrodas ārpus play-off zonas, lai reiz bija tikai 2 spēles, bet tāpat tas parāda, ka nebūs viegli. Zāks, kā zinām, pagājuši dar negāja, tā kā, skatīsimies, kas šogad notiks. Tieši tā. Varbūt pārējot pie otras spēcīgākās līgas, kas ir Itālijas superlīga. Tur šajā nedēļas nogalē tika atklāta regulārā sezona. Un arī ar vairākām jaudīgām spēlēm. Varētu teikt, tādas centrālās spēles bija Piečēns pret Modēnu un Perūģi pret Veronu. Un jā, tā kā startzots arī šai līgai. Un arī tur skaidrs transferi kā Iškava. Un vēl cits, tā kā noteikti arī būs interesants turnīrs. Milāna. Milāna man pārsteidz nepatīkami pirmajā kārtā. Nu, jā, Milāna zaudēja bez variantiem 0-3. Tā kā
Tā kā šobrīd viņiem viens zaudējums. Un no manas puses, man liekas, komanda, kas būtu interesanti, kam varētu paskot, tā būtu, es nezinu, kā pareizi jāizrunā, bet Grota Zolīna. Tā ir jaunpienācēja komanda, jā. Jaunpienācēja, bet man liekas, tā ir ļoti interesanta komanda, jo starpsezonā bija runas par vairākiem skaļiem transferiem, kas iespējams pievienosies. Tas pats Zaicevs tika baumots, ka pievienosies, bet beigās tā tomēr nenotika. Bet, kā zināms, tad bez Zaicevs šobrīd būs Monza, tā kā Monza arī varētu būt spēcīga komanda šogad. Jo viņam arī vairāk interesanti transferi bijuši. Es uzreiz varu teikt, ka Grota Colina vai kā viņai pareizi jāizrunā, ka viņa neizkritīs no A1, es tā domāju. Es domāju, noteikti ne. Jo jā, kā jau teicu, tad, lai arī varbūt jā, tie spēlētāji varbūt nav tie skaļākie vārdi, bet man liekas, tā ļoti interesanta komanda. Un jā, neuznāca ar mērķi tā tikai uzspēlēt un izdzīvot, bet tiešām man liekas, ka viņi cīnīsies tiešām par playoff vietu. Pirmajā spēlē jau atņēma punktu. Jā, tieši tā. Viens punkts tieši, jā. Jā, mums arī nav tā vajagā komanda. Un pirms viss šis te notiks, pirms līgas tika uzsākts, tika aizdīt arī superkaus. Abās šajās spēcīgākajās līgās. Polijā tā bija gan viena spēle tikai, kaut gan Itālijā tas bija vesels turnīrs, un Polijā Zavietis cīnījās pret Tiesuzevski, un tur ļoti interesantā 5-set duelī Zavietis bija pārāk, un tur pat piektajā setā bija Jā, atkal, jā. Kaut kāds Zavietis, viņam kaut kā padodas šie turnīri. Tieši tāda kā izslēgšana turnīri. Bet vispār arī tās spēles Zavietis, man liekas, ka Jesarberski uzvar viss, izņemot Zavietis. Arī pagājuši, kad kausā viņi zaudēja. Man liekas, ka arī superkausā tur viena spēle, bet kausa finālā viņi zaudēja viņiem. Jā. Un tur pa 5. setā bija 23-21 rezultāts. Tā kā jā, ļoti uznākšana spēle, ļoti sīvi. Bet Itālijā tas ir jau ierasts pirmssezonā vesels tāds superkaus turnīrs, kur cīnās 4 labākās komandas Itālijā. Un tur pusfinālos tikās Perugia pret Piacenza, kur vinēja Perugia. Un Trentino pret Monzu, kur Trentino vienkārši pārgāja pāri Monzai 3-0. Tā jau pēc tam finālā Perugia atkal 5 sets cīņā pārspēja Trentino. Un tieši jaunpienācējs Iškava, tā var teikt, tā arī skaļi ienāk Itālijas volejbolā ar MVP balvu finālā un arī ļoti labu sniegumu un tāds tā kā welcome to Perugia. Tāda spēle. Perugia jābūt labai šogad. Kad attaisno savus transferu, tā kā liktās cerības. Un, ja pārējām varbūt pie pēdējā superkausa, kas tika aizdīts arī šajā nedēļas nogalē, tās bija Baltijas, ja varētu teikt, Latvijas superkausa. Optibet superkauss. Optibet superkausa. Tur gan tika aizdīts gan vīriem, gan dāmām. Un to gan jau pa dāmām tur varētu pastāstīt, kā jums gāja. Es grūti kaut ko pateikt, jo, tas ir tā uz papīra, protams, ka mums tas sastāvs ir stiprākais šo sezonu. Un grūti arī, skatoties RVS komandu, nākotnē var just, ka tās spēlētājs tiešām būs labs, bet šobrīd, man liekas, ka pirmkārt viņas ir jaunas, lielākā daļa otrkārt vēl tas, kad ir septembris, bija septembris, tad jau oktobris, bet respektīvi sezonas sākums, ka viņas vēl nav saspēlējušās, un varēja just, ka viņām tā komandas ķīmija galīgi nav vēl pagaidām. Bet es domāju, ka sezonas... Sākumā jums arī tik viegli nekai? Sākumā, jā, bet tas, es nezinu, ceļš, stress, kas, bet nevienā brīdī nebija šaubas, ka viss būs kārtībā, bet jā, es domāju, ka būs interesants spēles ar RVS komandu, kad viņas iespēlēsies. Tā kā jā, bet, tādā ziņā, protams, patīkam tā izcīnīt trofeju medaļu, bet īstās spēles vēl tikai priekšā būs. Bet varbūt tu var nedaudz ieskatīt varbūt par tām, kā mainījušās tās komandas dinamikas, jo, kā zinām, jums vairāk jaunpienācējs Kramēna, Nečporu, un, principā, ja tā pavēroja, tad sanāk, principā, līderis, kas bija no pagājušā gada, tāpat Agija un
Un tā otra pusīte, kas mums bija, Anna kā viņa bija Kovala. vārds. Jā, kad, nu, viņas principā, nu, man nevar teikt nespēlē, bet, nu, jā, principā sēdēs beņķi. Nu, Agijai ir vēl joprojām trauma plaukstē. Nu, it kā nav, nevar īsti saprast. Viņa pat teica, ka var spēlēt, bet nu, viņa arī uz servi uzgāja. Uh, Par Kovalu es precīzi nepateikšu, bet nu, Palnieča porka meklē līgumu ārzemēs, bet pagaidām nav neko atradusi vēl. Tā kā noteikti, ja viņai parādīsies kāds variants, tad visticamāk viņa dosies tur. Un, jā, Kristīna Kramēna visu sezonu pie mums. Tā kā, nu, tas ir patīkams galvas sāpes, ko likt, ko nelikt. Bet, jā, nu, šobrīd izstāsta, ka, nu, grūti teikt, jo arī Katrīna Struka spēlē pa pusīti. Viena no Tā māsām. kā, jā, Viņu var miksēt gan diagonālē, gan pusītē. Tā kā, nu, redzēsim, būs interesanti, kā nu, jā, iegriezīsies sezona. tas ir. Ir Nu, patīkami, Baltijas ka līgā var rotēt viņiem arī to mērķis sastāvu. cels. Nu, es esmu uzlicis mērķi, ka 3 trofejas Latvijā un medaļu Baltijas līgā, bet, protams, ir reāli arī izcīnīt zeltu Baltijas līgā. Jo Nu, jā, papētot ok. uz komandas sastāvus, varbūt ātri pieķeršos, tad nu, Talteks un Kauņi ir tādas stipras komandas, un mēs Nu, tas Audents. jau ierastā, nu. Jā, bet nu, Taltekam ir atpakaļ viens spēlētājs, kas nebija pagājušajā sezonā Somiet. Man liekas, ka viņi Somiet. Raitis, tā viņai ir uzvārds precīzi. Un es zinu, ka mums spēlē pret Talteku pirms tam, kad viņi bija, tad mums bija ļoti liels problēmas noņemties pie viņas serveriem. Tā kā tas būs Nu, ok. interesanti. Bet nu pa džekiem varam arī Tā kā, jā, parunāt. protams. Jā, tā kā tiem, kas varbūt neredzēja, tad RSU ar 3-0 pārspēja RVS, īstenībā superkaus dāmām. Un tā jau pēc tam cīnījās vīri savā starpā. Tur Jēkabpils, kur jau, principā, jau diezgan daudz reizes esam redzējuši līdz šim, gan superkausā, gan arī Čempionu līgā. Bet pirmais skats uz Daugavpilu un arī uz viņu atpienācējiem, no Bahamām, jā, tas Viljams. Viljams vai Un, Vilsons, es neatceros. Bet, nu jā, Vilsons, jā, jā. Vilsons. Un no Amerikas cēlēs. Polsens. Jā, Cēlēs Polsons. Polsens. Tā kā abi šie spēlētāji no vienas Makendy universitātes Amerikā. Tā kā pirmais gads viņiem Eiropā, tā kā pirmā pieredze. Un varētu teikt, principā atstāja diezgan labu iespēju vismaz sākumā, jo sākums bija ļoti labs. Un pat sākumā jau šķiet, ka Daugavpils cels kausu virs galvas, taču beigās viņa Jēkabpils, varētu teikt, tā pārlika vadīs grožus savās rokās, pārņēma. Man Jā. reāli, man liekas, ka šī būs ļoti interesanta sezona. Kurš uzvarēs Latvijas čempionātā, man ļoti grūti pateikt. Jo Daugavpils izstījās ļoti interesanti. Nu, man gan pēc pirmā seta tāpat likās, ka Jēkabpils mājās pacels kausu, un viņi arī to izdarīja. Bet Daugavpils izstījās ļoti interesanti. Jā. Es nezinu, par Daugavpilu runāt, varbūt, es nezinu, man likās kaut kā, protams, ārzemēs sākumā viņi labi spēlēja, bet kaut kā pēc tam, man likās, viņi varbūt, nu, nezinu, viņiem tāpatās tā saikni kaut kā negāja tur, un man Sāk kaut kā likās, peldēt bišķi. Nu jā, un man likās, lai arī kas notiktu, tad tā kā tie amerikāņi, viņi tāpat būs laukumā. Nu, tādā ziņā man likās, bišķi varbūt tas ir par daudz respekts pret viņiem. Protams, viņi kā ārzemnieki, viņiem vajag rādīt rezultātu, bet, nu, kad, manuprāt, dažos brīžos viņus tur vajadzēja pamainīt vai kaut ko, tā kā jau viņi tik nezinu, nerādīja tik stabilu sniegumu, lai viņi vienkārši staigātu laukumā. Un vēl es bišķi nespētu par diagonālu, kad Makāros, viņš kā sāka. Un tad tas jau man liekas tā, nu, man liekas, reāli vilciens arī pagājušajā finālos, tā kā reāli, nu, daudz labāk sniegumu rādīja, un arī tagad, arī, ka viņam iedod to iespēju, viņš diezgan labi parādīja sev, bet tāpatās viņu tur uz beņķa, un tur Makāro, kurš, nu, man viņš neizstās pēc tāda. Viņš nenospēlēs līdzi. Kompetenti. Makāros? Jā, man liekas, ka viņš pirmo 2 sets nospēlēja labi, pēc tam, jā, sākās problēmas. Varbūt, ka Sannim ir kaut kāds mikrosavainojums, varbūt nav pilnībā gatavs, jo es arī biju nedaudz pārsteigts, ka Makāros sāk. Varbūt, ka tās kaut kāds spēlīts no treneru puses, bet, nu, redzēsim sezonas laikā.
Nu, man liekas, ka viņi tur uz benka pagājušajā finālsērijā likās, ka viņš nespēlē, varbūt viņam kaut ko traumu, bet, nu, nevar būt, ka viņš sevi tur, nezinu, visu vasaru mocījies vai kaut kas tāds. Nu, Daugavpilī ļoti labi Uh, Meinerts izskatījās. jā, mēnesis izcēlās labi. Viņš man liekas, viņš arī pārdīja, jo viņš sākumā baigi labi spēlēja, bet viņš tur, nezinu, faniem tur rādīja tur ausis un, nezinu, Jā, baigi, jā, tad, baigi svinēja punktus, un tad tā kā jau, to jau, principā, varēja just visā komandā, ka tajā otrajā setā viņi jau bija jau daudz, emocionāli daudz zemākā līmenī un ne, negāja vairs uz tādu hype virsū, un tā kā pirmajā setā, tā kā viņiem izdevās. Tā kā es nezinu, varbūt. Bet viņš izties labi tiešām, jā. jā un Lūšiem to spēli palīdzēja salauzt Rauls Kļaviņš ar Kristēlu Lanzā. Jā. Nu, kur, principā, tika uzmainīti, un tad viņi arī pabeidz spēli. Jā, Un jo, vispār varētu atzīmēt, tas bija labi. Vienā brīdī es pamanīju, ka, principā, viņam bija, principā, U20 izlases sastāvā Lūšiem bija laukumā jā, Rokjānu, Rauls Kļaviņš, Seļvānos, Lanzāns, un, principā, arī Stieķels, kurš ir tikai 2 gadus vecāks, nu Zigorts tur trešais bija gads, viņa vecāks. un Zigurs un Melns, jā. Nu, tā kā, principā, tāds U20 sastāvs ar jaunajiem žekiem spēlē, tā kā tas arī, domāju, tā ļoti pozitīvi, kad, Un īstenībā kad Jēkabpilī tas iedod vēl bonus tādā ziņā, kad Superkaus tika izcīnīts laukumā nesot 2 potenciāliem līderiem. Tā kā jā, tos jā, rezerves ir. Ziemeļāno vai Jansonu. Jā, Rezerves jā. ir. Tā kā arī, jā, Un jā. nevaram teikt, ka Jansons ar Iemeļāno būs pamats to spēlētāju. Visu sezonu ir. Es zinu, ka Kristēns Landons tiešām ir apņēmīgs kļūt par pamatdiagonālu. Tā kā šāda konkurence, es domāju, palīdzēs tikai komandai. Noteikti. Jo, kā jūs zināt, tad arī Champions League to viņš bija manās, ka, principā, nu, trenerim Mārcim nav tā kā no soliņa tiešām, es teiktu, tā palīdzība izņemot diagonālo maiņu. Tā palīdzība varbūt nav tādā ziņā, ka nav, bet es teiktu, ka nav tā, ka tie, kas uz beņķa, ka viņi varētu tādā pašā līmenī vai labāk nospēlēt kā laukumā esošie. Tā kā, principā, tur arī jau redzēja malas spēles, ka, principā, kā ir kaut kāds problēmas, tā Mārcis ņem, pirmais viņš izmanto minūtes, un tā kā beidzās minūtes pārtraukuma, tad ir diagonāla maiņa, tad, principā, viņam vairs nav ko. Nu, tad viņš vienkārši atstāja tos, kas ir laukumā, jo tas būs labāk nekā jebkas, kas nāks no beņķa. Tā kā ir Jā. visam tas, ka viņam tas beņķis tāds paīsis Lūšiem. Jā. Un vispār, runājot par Baltijas līgu, šajā nedēļas nogalē, man liekas, vai pagājušajā nedēļā bija prezentācija par šo te sezonu, kas būs 24. 25. gada sezonu. Turpmāk Baltijas līga sauksies Kronomet Baltijas līga, kas jau pagājušajā bija redzams tikai Igaunijas pusē, no Latvijas pusē tas nebija, bet laikam tagad tas būs kopumā visai līgai. Pēdra oficiāli, jā. Un, jā, un bija tā prezentācija, bet es nebija nekur redzams nekāds kaut kāds atkārtojums vai kaut kāds laivs. Nu, man teica, Tas ka man liekas, laikam ka šonadēļ varbūt būšot, bet es neesmu vēl pamanījis nekur. Bet, jo it kā tā Kronomet kompānija, kas ir, tā kā teica, ka viens no tiem bonusiem ir, ka viņi kaut kā saistīta ar televīziju, nu tad viņiem būs kaut kā visas spēles, principā, laikam tiks translētas. Vīriešiem. Un, jā, vīriešiem. Nu jā, Un, loģiski, jā, un tad tas ir arī- vīriešu sponsors. Un katru mēnesi būs arī tā kā centrālās spēles. Tiks izvēlēts viena tā centrālā spēle katru mēnesi, kur laikam būs kaut kāds, nezinu, īpaši kaut kāds vairāk aktivitātes, kaut kāds vairāk skatītāju aktivitātes, un tā būs tāda katru mēnesi viena centrālā spēle. Jā, lai skatītājiem būtu interesantāk un faniem. Bet es nezinu, tā kā tas viss man liekas forši, bet man liekas kaut kā tā dīvaini, kad es neredzu tā kā tam, nezinu, ilglaicību vai kaut kā tā varētu to nosaukt, ka it kā tie sponsori nāk, it kā tās centrālās spēles, tā kā viss it kā izklausās forši, tieši tāpat kā Baltijas Superkaus, bet man liekas, ka beigās tas būs tieši tās pats variants kā Baltijas Superkausā, kad it kā viss tiek darīts, bet tie skatītāji tāpat tās nav trībīnēs. Ļoti iespējams. Nu, cerams, ka nē, Jā. bet to mēs redzēsim sezonas laikā. Nu jā, jo man liekas, ka, es nezinu, drīzāk vajadzētu strādāt kaut kāds, nezinu, mēģināt tos komandas skaitu palielināt vai kaut ko tev, es nezinu, it kā forši tev jauns sponsors tā tālāk, viss, it kā forši prezentācija un tā tālāk, bet to pašu, ko tu minēji, ka tu liekas, kā būs interesants sezona, bet man liekas tā kā tas, ka tās 3 komandas ir, tad tev līdz ar to Latvijas čempioni principā beigās sanāk tā, ka tu zini, ka viena būs finālā, un tad pārējie 2 būs jācīnās par to vietu, jo vienam nāks nacionālās līgas komanda, ko principā 100% gadījumā viņi vinnē. Un
tā kā tas arī visu to interesantu nosaka, ka, ja būs vismaz palielināt to komandu uz 4, tā jau būtu daudz interesantāk, ka tu nezinātu, kurš 2 spēlēs finālā, tā kā būs tie puses no Latvijas čempioni vai kā. Tā kā, Jā, tieši tā. nu, tā tad pēc jaunām ķibelītēm tehniskajām. Nākamā Esam diena. atpakaļ. Nākamā diena. Bet, pēdējais segments, kas palicis šajā epizodē, ir pirmssezonas power ranking, jeb spēka ranks, gan Nacionālās, gan Baltijas līgas komandām. Un, gan sāksim ar Nacionālo līgu, jo tā ir kā otrā pēc spēka līga. Bet Un, kā zināms, būs ļoti interesanti. Tieši tā. Un, kā zināms, tad šogad Nacionālā līga sadalīta kreisajā un labajā krastā, jeb austrumu un rietumu. Un katrā ir pa 7 komandām. Tā kā jā. Un es esmu atbildīgs par Nacionālās līgas, un tad Toms pēc tam arī par Baltijas līgas, jo kā zināms, tad Toms ir daļa no RSU komandas, un viņam ir nedaudz bias šajā rankingā būt. Bet ko sākam? Ar kreiso vai labo krastu? Tāds ir kreiso. Kreiso. Nu, iesim tad no pēdējās vietas līdz pat pirmajai secīgi. Un kā 7. vieta manā rankingā ierankojas VK Sveta, jeb komanda, kas bāzējas Jelgavā. Un diezgan mistiska organizācija, nav zināms, laikam sastāvs bija publicēts viņiem, uzvārdu Warrior, bet es nezinu, Tom, tev ir kaut kas zināms par šo komandu vairāk? Nu, ir dzirdēt uzvārdu, kā Odzoliņš un Ikaunieks, bet kas tas ir pa džeku, kas viņus trenē? Es tādu ar pirmo reizi dzirdēju. Tā kā, nu, es negribu neko sliktu teikt, bet man liekas, ka te būs 0-12. Vismaz pirmajā, teiksim tā, sezonas daļā. Un ir apskatnieki vērš, ka iespējams šī komandā, kā minimums atkārtos RVS sniegumu, vai arī ierindosies vēstures grāmatās, kas tik tā kā Nacionālās līgas komanda vēsturē, bet to jau lūkosim sezonas laikā, un es vēl pie savu power ranking pieliku, tā kā zinu, kad IHF viņi liek kaut kāds, tā kā, mazās tēzītes, tad pie šīs komandas man ir, EVL jau tāds pats līmenis kā Nacionālajā, kā daudz mēdz teikt. Tā kā, Es gaidu, ko Ikaunieks parādīs, jo EVL viņš ļoti labs spēlētājs, tā kā es gaidu, ko viņš Nacionālajā parādīs. Jā, interesanti būs salīdzināt uz Nacionālās līgas līmeni šos EVL spēlētājus. 6. vietā manā rankingā nākamie VK Jelgava. Varbūt, kāpēc tik zema šī komanda, bet nezinu. Ja tā sastāvā ir Denis Broks, tad Čau, Denis. Nevar būt augsts. Sveicin Denisam, bet jā, 2 Jelgavā bāzētās komandas man ir no pēdējās 2 vietās. Kā nākamie nāk Šauļi 5. vietā, jeb komanda no Lietuvas, kas arī šī gada īpatnība. Tad ir arī Lietuvas un Latvijas komandas, kas bija ieplānots jau pirms Covid gadā, bet tajā reizē sezona atcēlās un tas neizdevās. Un par šo komandu es īsti nezinu, un man ir vai nu, ka viņi nocels līgu vai paliks pēdējie, bet rankingā man ir pa vidu. Šo Kristofers nezinu, man ir inside informācija. Viena no tavām atbildēm bija pareizi, ko tu pateici, jo izstāst, ka Šauļiem būtu jāuzvar šī līga, jo, kā man ienāca informācija, tad viņi aizvadīja pagājušajā nedēļā pārbaudas spēli ar Robežšardas komandu un nospēlēja 2-2, un kad vispār viņiem plāns ir nākamā sezona jau spēlēt Baltijā. Bet šo tu nezināji, tā kā paliekam pie tā, ko tāda Šauļi 5, bet kā tu minēji, par nocelt. Tātad 4. vietā VK aizputē, jeb zinām arī kā līgas izsitē. Nezinu, man kaut kā tāds priekšstats, ka viņiem ir. Ir tāda vecmodīgā komanda, kur tur var tiešām atrauties pamut, ja aizros. 3. Šeit man bija liela debata par to, vai likt šo komandu 3. vai 2. vietā, bet beigās nolēmu, ka tomēr 3. vietā VK vecumnieki. Lai arī pārbaudas turnīrā viņi bija pārāk par Vēnspili, kas man ir 2. vietā, taču es nezinu, vai Vēnspili būs Garklaus vai nē, bet es pieņēmu, ka visticamāk, ka būs. Lai es tu zini, Tom? Es nezinu. Bet, ja viņš kaut kur spēlēs, tad visticamāk, ka es fuju Vēnspilī. Jā, un to vecumniekiem man pierakstīts, kā zinās futbolā ir tāds teiciens, vai to var izdarīt augstā rūtens vakarās Stoke City
Tad vai to var izdarīt mīsas pamatskolā augstā ziemas vakarā, darbdienas vakarā. Tā Bet kā tur ir silti. Tur ir silti. komandā, nu, tur ir silti, bet es teiktu, tā ir komanda ar vislielāko tā kā home court advantage Nacionālajā līgā. Tā Jo varētu būt. tā, Jā. es teiktu, vissliktākā zāle, bet tā pašā laikā vislabāk tieši komanda ir tā pielāgojusies. Un jā, kā jau otrajā vietā es teicu, tad VK Ventspils, un pie viņiem, manuprāt, ir vienkārši viņi mirst vai dzīvo no tā, vai spēlē Garkals vai ne. Tā Jā. kā man liekas, tas ir divas dažādas komandas šo vienu cilvēku. Un kā pirmajā vietā, cik es nopirku, tad laikam Grigš Dai, tas ir Amber, jā. Ambers, jā. Un, Garkš Dai. Un tad viņus es ielieku kā pirmos. Un pie viņiem esam pārāk slikti Baltijas līgai, bet pār labu Nacionālajai līgai. Bet, nu, iespējams, ja saka, ka Šauļi ir labs sastāvs, tad varbūt arī Nē, nu redzēs, jo, Lietuvas cīnīties par. zinot Lietuvas peripētīs visos sporta veidos, tur sezonas laikā viss var mainīties pašā klubā iekšēnē. Tā kā būs interesanti. Bet, nu, ejam pie otra krasta. Tieši tā, labais krasts ir Valsts krasts. Un šeit apskatnieks saka, ka šīs krasts šeit neņem vājas komandas, šeit ir tikai spēcīga komandas spēlē. Un kā septītie šajā krastā ienedojas Ezeržam DU junior, jeb zinām arī kā Fake Jakpils junior. Nu, es nezinu, vienkārši jauna komanda, un es neticu, ka Daugavpils spēja tā nosīt divus sastāvus. Viņiem vairāk tieši, viņa spēlē jā. Kas tad? Es to piekrītu, jā, jo tev būs vēl viena komanda šeit, un tā komanda jau paņem daudz spēlētājs. Nu, te spēlēs, es Nu, domāju, jā, izteikti principā. junioru. Nu, tāda, jā. Nu, es teiktu, ka Daugavpils kaut kādi jauni Jā. spēlētāji vai kaut kas tāds. Un sastajā vietā komanda ļoti interesanta nosaukuma OSK Ostnieks, jeb arī zinām, kā varbūt RTU vecais sastāvs, iespējams lielākā daļa no SK ķēzermeša spēlētājiem. Ir iespējas varētu būt baumas, ir dzirdēts baumas, ka šajā komandā cēlājs būs Sandis Bērziņš. Oh, Vai tā ok. būs, to redzēsim 13. oktobrī Rīgas sporta centrā, kur tiksies šī komanda pret tevis pieminēto Ostnieks. Un iespējams šī varētu būt skatītāja favorīta komanda. Tās būtu mans minējums. Kā nākamā iet Emīļa Līgatne, jeb pagājušajā sezonā startējusi EVL komanda. Šogad jau iet solīt augstāk uz Nacionālo līgu, un šī ir kā otrā skatītāja favorīta komanda. Manā skatījumā, ja tur spēlēs tāds spēlētāji kā Rauls Ozoliņš un iespējams arī Gats Slavens, kaut ko es esmu dzirdējis varbūt. Nu, šī komanda, man Es liekas, domāju. varētu arī būt potenciāli, kas varētu celt šo līgu, jo es nezinu, kāpēc tu viņus tik zem ielika, bet es arī līdz galam nezinu sastāvu, tāpēc es tev varbūt varu piekrist, bet es domāju, ka ja viņiem ir tas sastāvs labākais, tad viņi noteikti ir viena no favorītiem. Nu, varbūt. Nu, es vienkārši teiktu, vienkārši tā salīdzinot, kad IKA EVL viņi labi spēlē, bet, piemēram, kad mēs spēlējam Siguldu ar vecumniekiem Latvijas kausā, nu, tu vienkārši redzi tā kā kaut vai kā līmeņa ziņā spēlētāji tie paši, bet mums tās sistēmas tā kā Nacionālajā līgā, viņi varbūt tā kā tās komandas māk tieši to, ka tev ir tā viena spēle un tev viņa jāuzvar. Bet, nu, viņiem, varbūt par mēstību ziņā spēlētāji līdzīgi. viņiem ir labs treneris, sveiciens Girtam. Tieši tā. Jā, un tad kā nākamajā nāk RSU, LSPA. RSU. Tikai RSU šogad. Jā. RSU. Un pie šīs komandas man piekrīst. Nu, šogad jau toši Netflixam pēdējie. Cerams. Tā kā šeit arī man bija grūti debat, jo trešā vietā man ir VK Piejūra, jeb jaunā Murjāņa komanda. Jo vienkārši ņemot vērā pēc tā, ka pagājušajā gadā RSU piekāpās abās spēlēs Piejūrē, un iespējams, es domāju, visi jaunie šajā komandā ir kā minimums vai nu palikuši uz vietas, bet es domāju, progresējuši. Tā kā es domāju, Piejūra ir viens labs kadrs arī piesaistīts tajā komandai, kuriem gan muguras problēmas esot. Dīls Daniels Brauls. No VK Ventspils pārēja, skaļākā Nacionālās līgas pārēja šajā starpsezonā. Jā, tā varētu arī būt.
Piejūrā 3. vietā, bet man pierakstīs, ka esam labi, taču nezinu, vai varēsim tikt uz spēlēm, uz atzīmēt uz Murjāņu finansiālajām problēmām. Un, iespējams, nav zināms, vai būs spēle, būs pieejams. Bet 2. vietā Jēkabpils junior, jo laba komanda. Un varētu teikt, ka principā esam Jēkabpils lūši, bet nevienam to neskat. Ja kā zinās, tad bieži vien redzam pamestas to spēlētāju no Jēkabpils lūšiem šajā komandā. Un tā kā sezonas laikā nereti tā gadās. Tā kā Jēkabpils junior 2. vietā un kā pirmie Augstdaugava. Es nezinu. Es domāju, nav ko liek piebilst, kad Es tev piekrītu. šī komanda, šī komanda pilnīgi noteikti Man ir interesē favorīti Jēkabpils. šajā testā. Jā, es tev piekrītu. Man ir Jēkabpils junior, kā iztīsies, jo man ļoti patika Itālijā, kad es biju, kā Rainers Veips izskatījās. Viņš visticamāk tur varētu būt Jā. kā pamata spēlētājs. Līdz ar to man interesē tiešām, kā iztīsies viņi. Jā, pagājušā gada finālisti tev ir top 2 šajā zonā. Bet tad jāatgādina, ka tad izspēles sistēma ir tāda, ka 3 labākās no katras spēlē vēl 2 apļus. Tāpat arī nākamās 4 sajiet kopā un spēlē 2 apļus. Tad viss šis augšējais sešnieks jau ir playoffā un 2 labākās no 8 arī ir playoffā. Un tad ir 8 komandu playoffs. Bet varam iet pie Valdīs līgas. Nē, jā, Nacionālajā līgā ir interesanta sistēma, bet es domāju, ka bišķiņ tāds čubuņš. Būs interesanti, Maz būs tādam daudz skatītājam. spēles. Būs daudz spēles, jā. Bet noteikti būs interesanti, jā. Arī interesanti, kā iztīsies visas komandas un sastāv. Tā kā man ļoti interesanti paskatīt pēc tam, kad pēc 3 gadu pārtraukuma es nespēlēju šajā līgā, tā kā būs ļoti interesanti. Nu labi, tad ejam pie Baltijas. Tad Tieši tā. nestoties to, ka es neesmu iesaistīts šajā līgā, bet tad 7. vietā Robežsardze Rīga. Tieši tā. 6. Nu, vietā. es nezinu. Man nav īsti ko komentēt. Vienkārši Jā, tā ir. vienkārši 7. vieta. 6. vietu es atvēlu Arnu Vorkapali klubi, jeb Pērnavas komandai, kur Rainers Vasīļos galvenais treneris, Toms Švāns, pirmais temps. Nu, nezinu, Pērnavam, liekas, pēdējās sezonas nav neko beig parādījusi, tā kā arī šogad viņam neliek Nu, liels principā starp cerības. divām. Jā, Starp šitām divām arī ir 6. 7. vieta. jā. 5. vietā es likšu, šis regulārā sezona, atceramies, ja? Tad 5. vietā es lieku Daugavpils Universitāti Ederzemi. Arī nav īsti ko komentēt. Vienkārši tas pārējās komandas, man liekas, ka ir stiprāks. Bet Daugavpils uzskata ir spēcīgāk par tām divām. 4. vietā bišķiņ kontroversiāli. Es negribēju to darīt, bet Jēkabpils lūšu. Okay. 3. Nu, vietā. es tev piekrītu. Jo, es ticu, ka Lūša būs medaļās sezonas beigās, bet 3. vieta man iet Viru komandai, kas pierādīja, ka viņi pietiekami jaudīgi pagājušajā gadā. Un 2. un 1. vieta, es domāju, tur pārsteigumu nav nevienam. 2. ir Stalteks un 1. ir Tartu. Vismaz no tā, ko mēs esam redzējuši pirmssezonā. Tartu ir, es teiktu, izteikti labākā komanda. Lai gan Selvers neslikti nospēlē arī Čempionijas kvalifikācijā, bet es tomēr lieku Tartu kā pirmos. Un ko tev ir ko pielikt, Kristofer? Nē, pat par rankingu ziņā tā es tev piekrītu. Man vienkārši, lai kā gribētos tās latviešu komandas likt augstāk. Man liekas, ka arī pagājušajā gadā, Lūši, lai viņi nevaru 4. finālā, bet tur arī, savā ziņā ir bijuši viņa veiksmi. Jo varu arī viņai tur tie ārzemnieki ir. Un kā es teicu, Tartu, tas arī, ka varbūt tā līga nebūs tik interesanta, ka vienkārši Tartu. Tartu bija cits līmenis šogad izskatās, ka. Jo viņam jau bija pirmā spēle, Igauņu komandas starpā, jo Tartu vinnē. Selverā 3-0 bija. Tā kā. Jā, tā kā, vienkārši skatoties uz to sastāvu, varētu arī būt šoviet, ka Tartu vienkārši nocēla visu bez variantiem.
Bet, Un jā, nu, sen par RTU, nu, lai arī kā negribētu to atzīt, man liekas, ka jā, viņi vienkārši ir 7. vietā šobrīd, nu, jā. tā tas ir, tā kā. Cerams, Bet, ka nu, latviešu komandas būs top 3 visas, bet, nu, skatīsimies, kā kāda tas ir tā sezona sistēma? 6 tiek tālāk, viņas. vai viss? Nu, sanāk, Visas tiek tālāk. pirmā vieta ir automātiski pusfinālā, bet viss tiek play-offā. Okay. Tāpat kā Nu, es nezinu. Jā. Nu, pagājušajā gribētu, lai Baltijas līga vismaz vienu komandu pievieno. Jā, lai tad būtu līga 8, jā. vismaz- Nu, tā vismaz kaut kā, nu. Bet, nu, kā ir daļa. Tā kā, bet arī būs interesants sezons, domāju. Interesanti, ka Daugavpils piesaistījuši ārzemniekus un amerikāņus, Jēkabpils tāpat, RTU arī, Točs, Vanaks. Tā kā Tieši tā. kadri ir interesanti. Tā kā šonadēļ, Tā kā, jā. laikam, Nu, teiksim jums pirmās visu labu. spēles. Pirmās spēles Baltijas līgā jau šonadēļ. Tā kā, Jā, arī sievietēm pirmā tā kā spēles paldies. šonadēļ ir Jā. Baltijas līgā. Un Nacionāla līga arī sākās šonadēļ tieši ar Jelgavas derbiju. Jā. Tā kā Oi. tā būs interesanta spēle. Varbūt, ka mēs jau būsim kļūdījušies jau pēc pirmās nedēļas jau visās savās Varbūt. prognozēs. Varbūt. Jo Bet, nu, Svetei atliek uzreiz vienu spēli, lai viņi būtu labāk par RVS. tieši tā. Tā kā jā, Tā kā, jā. šonadēļ tas viss, un tiksimies nākamnedēļ. Tieši tā. Paldies klausēties. Kā vienmēr tiekamies nākamreiz. Ieliekam laiciņu. Spotify 5 Krāj. zvaigznes. Jā, subscribe 80% nav subscribējuši YouTube, tā kā. Droši. Un atceramies par Instagram @met augšā. Jā, tur ir jaunumi par turpmākajām un jaunākajām epizodēm. Tā kā Tā kā paldies jums un visu tiekamies nākamnedēļ. labi. Čau.